Pagājušo sestdienu pēcpusdienā sākās astronomiskais rudens. Ar kādām sajūtām jūs sagaidījāt šo gada laiku? Nu, es tā īpaši neuztveru to rudeni. Nu, rudens jau, protams, patīk. Tur visādas krāsainas lapiņas ir un tādā garā, bet viss vairāk man rudenī nepatīk. Tā lapas grābšana un kā viss tāds skolas talks, protams, ir sevišķi rudeņos. Tas laiks tāds pavēss ir tāds. Nu, nav īpaši tāds. Tātad jūs sakāt, laiks paliek vēsāks. Protams, rudens ar to ir raksturīgs. Un kā jums šķiet, cik jauki ir tas, ka no rīta vēlāk ir gaišs, vakarā agrāk tumšs? Man tas patīk, protams, ka no rīta ir gaišāks, ir bērni iet uz skolu, labāk ir redzamība sevišķi šoferiem un tur laukos tā, kur vairāk bērni staigā uz tām skolām un tumšs, ka paliek vakarās tumšs ir, tas arī saprotams, ka tas arī normāli ir. Bērniem nav ko vazāties, nu tā vakaros pa āru jāmācās ir un kā nekā rudens ir uznācis. Sācies jauns gadu laiks, saka jau, ka rudens viņš bagāts vīrs. Par šo lietu, kā vērtē? Nē, nu... Kāds viņš šogad ir? Rudens, ja, protams, ir, kas saka, tas bagāts vīrs, jau ir pils ar saviem saprotams, ka tur vairāk ir viss kaut kas tā rudenī ir un nāk visādām tur lietutiņām virsū un savu augstumu reizēm būs droši vien vēlāk arī, ka savs sals būs un pavēs, protams, arī būs augsts, tāds vēs, tāds, ka niepas tiem maziem bērniem, tiem pirkstiņies, tie stāli. Nu, rudenī itin bieži līst lietas. Kāda ir pašsajūta lietas laikā? Nu, lietas laikā, protams, tas lietas man ļoti nepatīk. Tur ir kurpsija ātrāk plīst un tajā lietas laikā, ja sevišķi līmētās šuvētas kurpes, tās ir normāli izturīgas, bet salīmētas tie vairāk plīst, tur lietas dubļi krājās sētosi un peļķis vairāk ir tie sētos, kur ir tāds bedrains. Īpaši nepatīk tās lietiņas. Staigāt to lietiņu arī nepatīk. Tātad katram gadu laikam ir jāpielāgojas. Bet, protams, tieši tā. Pagājušo sestdienu, ja precīzi, tad 17:49 minūtēs sākās astronomiskais rudens. Ar kādām sajūtām sagaidījāt šo gadu laiku? Man jau labāk patīk vasara. Bet, jāsagaida, viņš ir, ko var darīt, kaut kā jāpārcieš ir. Es ceru, ka būs tāds siltāks, mīlīgāks rudens šogad. Tātad jūs prognoz uz to, ka viņš nebūs augsts? Nē, es domāju, ka viņš nebūs tik pārmērīgi augsts. Tāds normāls rudens būs. Garš. Garš, tātad sākās. Man tā liekas, ka garš būs ilgi, tāds rudenīgs būs. Tad sestdien, kad sākās rudens, būtu dienvidu austrumu vējš, ko tas varētu liecināt, jūsuprāt? Tas atkal tur mainās tie gaisa virpuļi, cikloni un anticikloni. Es tā nevaru pateikt, kas tur notiks. Nu, vai jūs arī pati izjūtat šo atšķirību starp vasaru un rudeni? Jā, noteikti. Man patīk vasara, silts ir, mugura nesāp. Ka nāk augsts mugura sāp un nav tik labi. Teiksim, tas, ka gaišais diennakts laiks paliek īsāk. Jā, tas arī nepatīk. Man patīk, ka ir gaišs saulains rīts un vēl tā pagaršs saulains vakars. Man tā labāk patīk. Bet saka jau, ka rudeni taču esot bagāts vīrs. Jā, kā kuro reizi ir. Es saku, ir ābolu gadi un nav ābolu gadi. Tā kā ir bagāts rudenis un nav tik bagāts. Tagad jau ir bagāts ar labību. Nevar viens paspēt cilvēki savākt un izžāvēt, lai neaiziet bojā. Pa mitru tātad? Kā lūdzu? Pārāk mitrs? Mitrs ir un ejot daudz bojā žāvēšanas dēļ. Svars iet zudumā un elektrība daudz jātērē žāvējot. Vienīgais labums, ka ir dārga, tad zemniekiem atmaksājoties labību tagad tirgot. Un kā jūs domājat, kurā mēnesī varētu būt pirmais sniegs? Parasti jau viņš ir kaut kad novembrī. Novembrī tomēr drusciņu uzsniegt ar kādā dienā.
Un tā laikam būs kaut kad janvāra beigās, februāra sākumā. Tāds ir. Bet pirmais sniegs uz ilgu laiku? Pirmais nekad nav uz ilgu laiku. Nav gadījies manīt, ka pirmais būtu uz ilgu laiku. Reizēm no rīta uzsniega un vakarā vairs sniega nav. Reizēm uz dažām dienām. Tā jau saka, cik ilgi pirmais sniegs saglabājas, cik ziemas būšot, vai tā varētu būt taisnība? Nu, nezinu. To es nevaru pateikt. Pagājušo sestdienu sākās astronomiskais rudens. Te nu viņš ir klāts. Kā jūs jūtaties šī gadu laikā? Labi, nevar sūdzēties. Labāk jau patīk vasara, bet Nu, teiksim, rudens ar ko jums asociējas, kas patīk? Ar krāsainām lapām. Un vēl? Ar sēnēm. Kāds sēns ir salasīts jau? Gailens, bekas. Bekas aug labi šogad? Jā. Saka jau, ka baravikas nesot. Bet ir, var atrast arī. Kurā pusē? Ēdolē. Tātad tur ir. Nu, teiksim, rudens kā bagāts vīrs. Ir, nevar sūdzēties, ir viss kā kas. Raža laba? Jā, raža ir laba. Tieši kas ir izdevies, izaudzis labi? Man liekas, ka vairāk kartupeļi padevušies. Lakstu puve nebija? Nu, bišķiņi, kuriem ir, tiem ir, bet, vairāk jau nav. Tas šogad it kā. Un runājot par tādām patīkamākām lietām, kas varētu būt tas, kas iesaistītu rudenim, teiksim, izklaidēji, atpūtai? Es nezinu. Varbūt tieši šī došanās pie dabas, jūs minējāt sēņošanu. Nu jā, arī jā. Un kāds tas mežs tagad izskatās? Krāsains. Labs krīt? Jā. Tātad grūtāk to sēni atrast? Jā, tā ir, jā. Un kā jūs domājat, kad varētu uzsnigt pirmais sniegs? Kurā mēnesī? Nu, protams, ne jau septembrī. Nu, ne jau septembrī, kad decembra vidū. Varbūt, jā. Ir bijis arī pat tāds variants, ka 13. 14. oktobrī. Vai tas nebūtu pāragru? Būtu, jā. Būtu gan āgri. Un kā jums patīk tas, ka dienas gaišais laiks strauji paliek īsāks? Nevar izdarīt to, ko vēlas. Pēc man patīk tādas tumšie vakari. Tātad vakar garāk, rīt īsāk. Jā. Tas apgrūtina. Nu, jā. Pagājušās nedēļas nogalē, sestdien pēcpusdienā, ja precīzi, tad 17:49 sākās astronomiskais rudens. Ar kādām sajūtām jūs sagaidījat šogad laiku? Nu, es neteikšu, ka man rudens būtu tas mīļākais gada laiks, bet tā kā pēdējos gadus viņš tomēr ir siltāks bez salnām, un ir jau septembra beigas, un kokiem vēl ir visas lapas klāt. Nu, es nesūdzos par laiku, saule arī spīd, un siltums ir pietiekošs. Dārzā vēl dzied puķes. Kādas tad dzied vēl? Asters pilnā plaukumā, gladiolas, dālijas. Jā, tas arī vēl samtenes un vēl es pat nemaz visas pat momentā nevaru nosaukt. Kā, vai ir kaut kas tāds piedzīvots, ka septembra beigas pēdējā pilnā nedēļa septembrī un vēl saule nav bijusi? Jā, pēdējos gadus tas tā ir. Tas ir vismaz kādus 5 gadus varētu būt, jo es atceros pirms kādiem, varētu būt 10-15 gadiem, kā bija jau 1. 2. septembris, tad jau bija saunas dālīs, jau tūlīt jau visas bija melnas, un es ievēru arī šabeļu pupiņas, tām vienmēr tas vasaras periods tik īsts bija, nespēja nogatavoties, bet tagad pat vēl kazenes dārzā ir vēl vakar, pat vēl zemenes ir vietām pašķirstot lapas, vēl var kādu sarkanu zemeri var atrast, tā kā. Kāpēc tā varētu būt? Nezinu. Nu, tas laikam, es domāju, ir tas, kad ir sasilis tie kūstošie ledi, un kad tas tomēr viss ir samainījies pasaulē, kad
kad es domāju, ka tā ir tāpēc. Kā jūs domājat, kāds būs rudens? Nu, es nezinu, pēc viss spriežot, es domāju, ka viņš vēl varētu būt garš, jo vēl svētdien, ne iepriekšējā svētdienā vēl cielaviņas redzēju, vēl, manuprāt, kaut kur nedēļas vidū, pats arī vēl cielaviņas bija. Nu, man jau tā liekas, kad varētu vēl būt silts un labs laiks. Nu, saka, rudens viņš ir bagāts vīrs. Šajā jomā kāds viņš ir šogad? Nu, vispār, es neteikšu, ka manā dārzā ķirbi ir izauguši maz un nelieli, salīdzinot ar pagājušo gadu. Pa vēsu bija varbūt? Jā, es domāju, ka pa vēsu, jā. Nu jā, bet toties atkal, nu jā, tomāti tie gan bija bagātīgi, gurķi arī bija bagātīgi, jā, nu tomēr laikam tam ķirbim tas ir, kad viņš ir siltumprasīgāks, tādēļ viņš tāds mazāk. Bet tā es nesūdzos par ogām, citiem dārziņiem, kad ir viss ļoti labaudas. Un kā jūs domājat, kurā mēnesī varētu uzsniegt pirmais sniegs? Tas noteikti būs rudenī, bet kurā? Jā, nu, es domāju, ka tas varētu būt kāds novembris. Uz kādu novembra beigām, jo zeme vēl ir silta un viņa vēl izdara vēl siltumu, vēl izstaro un varbūt Latgalē tur parasti viss ir ātrāk, bet pie mums es pat domāju, ka varbūt pat ziema arī varētu būt tāda normāla, ne pārāk augsta šo ziemu. Jūra mūs saudē? Nu jā, nezinu. Gribam vai ne, bet rudens ir sācies. Notika pagājušo sestdienu. Kā jums kā gadu laiks patīk rudens? Nu, man personīgi labāk patīk vasara, tāpēc, ka tad ir siltāks, bet rudens arī skaistāks, tāpēc, ka... Rudens krāsaināks un tā. Jā. Foršāk izstās visas ielas un viss tagad krāšņāk. Jā. Nu, varbūt jau kaut kur ir redzēts kaut kas tāds īpaši skaists, kaut kur būts. Man liekas, ka pie skolas bija, ka tās lapas tieši kritā. Tur tā skaisti izskatījās. Tad saulīt bišķīt uzspīdēja. Nu, saka jau rudens viņš bagāts vīrs. Kā jūs domājat, kāda ir bijusi šī gada raža? Ar slimībām pilni noteikti. Es jau paspēju saslimt arī tikko kā rudens sācies un tagad kaut kāds vīrus plosās. Jā, visi saslimuši, draugi skolā nav. Tā. Tā ka daudz varētu būt, ka neizbaudīja to skaistumu, tāpēc, ka slimi gultās gulē. Tas varētu būt saistīts ar šo mānīgo laiku. Nu, jā, paliek vēsāks, mitrāks. Vīrus ir klāt. Jā. Kā pret viņu cīnīties jūs prāt? Ar tējām. Ķiplokiem noteikti. Es nezinu, kāpēc. Jā, kaut kas veselīgs un tā. Man teica vienmēr ir mācījis, ka vislabākās zāles ir šņabis. Viņš viss iztīra un tā. Tāpēc man vienmēr, ka kaut kā tāds stiprāks slimība ir un tad man vienmēr tā. Tas uzreiz siltums ir iekšā paliek un tā. Skaidrs ar slimību, kā cīnīties. Un atgriežoties pie rudens, kā jūs domājat, kurā mēnesī varētu pirmais sniegs? Es nezinu, kur es dzirdēju, bet es dzirdēju, ka tikai pēc jaunā gada būs, bet es tam īpaši neticu. Es domāju, ka jau drīz noteikti sniegs. Decembrī varētu jau būt sniegs. Es ceru, ka nebūs, jo. Manā nepatīk sniegs baigi. Jā. Ja ir sniegs, tad ir tā forši, bet ja viņš tāds siltāks laiks ir un tad tā slapjās peļķis ir un tas viss nepatīk te dubļi. Jā. Tātad rudens neizbēgam ar lietu, ar mitrumu ir saistīts. Jā, vakar arī tā bija vienkārši vien brīdi. Saule spīdēja un tad pēkšņi lietas tā klīt. Tas ir vienīgais, kas man nepatīk tā. Kā jūs jūtaties rudenī, gadu laikā, kurš pagājušo sestdienu sākās? Nu, labi, skaisti. Ir krāšņas lapiņas, un viss ir nokrāsots. Rudens ir skaists, nekā vaina nav rudeni. Bet diena paliek aizvien gaišais laiks īsāks, īsāks, garāki. Īsāks jau skaidrs, tik patīkam nav, ka viņš īsāks ir. Tik patīkam. Patīk jau garāk diena, ka var padarīt kāds darbiņas vairāk un viss. Arī gaisa temperatūra pazeminās. Nu jā, augsti. Jā, labi. Kā jūs domājat, kāds būs šis rudens?
To es nezinu pateikt. Tas jau tādi vairāk tādiem, kas pareģo. Jo tie var noteikt, bet tā jau nevar pateikt. Man šķiet, ka vispār lietēns būs. Lietēns, urdenīts. Un kā jūs domājat, kad varētu uzlikt pirmais sniegs? To es vēl nevaru pateikt. Tas jau ir grūti, tad vajag tādiem cīļi, kas tā var paredzēt. Viss novēro. Saka jau, ka rudens ir bagāts vīrs. Kāda ir raža bijusi šogad? Man raža nav, man nav dārziņš, nekas man. Es pērku no veikala. Bet droši vien jau dzirdēts no kāda, kā tad ir? Es ne. Kartupeļlaukam jau ir ražīgi tagad, šogad. Tā varētu teikt. Sakiet, kā jums patīk rudens kā gadulāks? Nu, šitādā laikā vēl, kad, teiksim, nelīst un nav liela vēja, tad vēl jā, bet tā vispārībā man nepatīk. Ir sevišķi tas tumšais un drūmais periods, kad sākās cilvēks pats tā, sliktāk jūtā. Kad spīd saule, tad viņš bišķiņ tā mazliet pacelātāk ciet un der. Bet, kāds ir, tāds ir. Mums jau cilvēkam ir grūti ar visiem tiem laikiem, kā vasarā saulē karsts, tad ziemā ir augsts, rudenī lietas līst, mums nekādīgi nav nekad labi. Bet, pagaidām var pieciest, vai ne? Kā jūs domājat, kāds būs šis rudens? Viņš jau ir ātrs, viss vasara bija rudens, jau tagad rudens. Galvenais, saku, jālūdz Dievs, lai bišķiņ ilgāk tas siltums kaut kāds ir. Ja nav tāds augstums, tā kā slapjais lietas. Saka jau, ka rudens viņš ir bagāts vīrs. Jā. Kāds viņš ir šo rudeni? Jūs prāt, šajā jomā? Kā kurā vietā, teiksim, ražas varētu būt citur. Ābolu raži ir laba šogad. Burkāni labi auguši, es zinu pati, un sīpoli. Grūti teikt, kā viņš tur ir un kā viņš tur īsti nav. Kā kuram, cik daudz var izdarīt dārzos un cik var novākt. Bet sakarā tiem lietiem, teiksim, daudziem ir nopujuši gurķi, kabači. Pupas pats par sevi jau tā kā. Un, teiksim, tagad, septembris pēdējā nedēļā, kas būtu tas būtiskākais, kas būtu jāizdara? Kas būtu jāizdara? Jā. Saulainā laikā var darīt daudz, ko, teiksim, pabeigt novākt dārzus, palaist traktors uz dārziem, logus notīrīt, mājas savākt un sagatavot ziemai. Viss, kas gatavojam no dārza, ja ir tāds dārzs, ja nav, tad tā. Ir sācies rudens. Kā jums viņš kā gadu laiks patīk? Ļoti patīk, tāpēc, ka ir maina krasa koka, lapu, ļoti skaisti. Laiki ir. Vai kaut kur jau ir būts redzēts šis skaistums? Es domāju, šeit pa lapām krāsainajām. Protams, uzreiz var kļāvu redzēt, ka mainās liepa, lapa krīt un viss apkārt skaisti. Vasara sevie, rudeni sevie. Saka jau, rudeni viņš bagāts vīrs. Kāda raža šogad bija? Es nezinu, tā kā man nekas nav. Viss veikala pērkam tā, jāprasa saimniekam, citiem. Un kā jūs domājat, kāds būs rudens? Augsts būs vai garš? Varbūt kāds savādāk? Nezinu. Veci cilvēki teica, ka ziemā būs ļoti bārga, tad znaši, ka rudeni būs arī slāps un augsts. Kā jūs